aizvadīts ir 2014. gads, ne? 2014. gads ir aizvadīts, gada beigas ir, un mēs varam atcerēties, kā viņš pagājuši šis gads, un mēs varam arī saplānot priekš nākošo gadu. Jūs esat kaut ko saplānojuši tādu, kā to nākošo darīsiet vai kā? Es varos katru dienu. Mums bija pirmā dievkalpojumā, mums bija, katram bija uzrakstos tādām A4 lapām plāns, ko mēs esam izdarījuši. Ko mēs neesam izdarījuši, bet ko mēs plānējam nākošam gadam. Nu, katram bija jāuzrakst, un tur bija 4 punkti. Mēs tā vadījāmies, kā es tā iedomājos, ka mums jāuzrakst 4 punkti, ko mēs plānojam. Un pirmais punkts bija, es atgādināšu no jums, ja jūs varbūt vēl neesat saplānojuši, jūs varētu arī šo plānu pielietot paši. Tas tāds, man tāda Dievs uzrunājuma, tas man bija sirdī, tāda plāna, kā es tagad jums pateikšu, tāda. Mēs jau uzrakstījām to, bet, kas vēl nav to izdarījis, varētu arī izdarīt. Un pirmkārt, mēs uzrakstījām, ko mēs plānojam priekš Dieva. Pirmais punkts bija, ko mēs plānojam priekš Dieva. Un mēs saprotam, mēs atlicināsim laiku priekš Dieva, tad viņš arī parūpēsies par mums, es domāju. Jo es domāju, ka Dievs katru redzēs mūsu soli, katru mūsu, ko mēs darām, viņš to visu redz, un viņš, es domāju, ja mēs rūpēsimies par Dievu lietām, Dievs rūpēsies arī par mūsējām. Nav tā kaut kā? Tā liekas, ka tā varētu būt. Tāpēc es pirmo uzrakstīju. Un tas katram ir, ko viņš tad priekš Dievu domā. Cits varbūt domā atvērt mājas grupiņu, vai cits varbūt domā kaut ko izdarīt, kaut ko labi priekš Dievu, un tas katram sirdī kā. Un otrais punkts, ko mēs rakstījām, tas bija otrs punkts. Es vēlreiz atgādinu tos punktus, ko mēs rakstījām. Otrs punkts bija, ko mēs priekš sevis, ko mēs plānojam priekš sevis 2015. gadā. Jo ir svarīgi domāt arī par sevi. Jo Bībelē pirmais balsas ir mīli Dievu no visas sirds un no visas dvēseles, ar visu savu prātu. Un otrs, tam līdzīgi, mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Pareizi. Un ja tu nemīli savu tuvāko, kā tu vari mīlēt, ja tu nemīli sev, kā tu vari mīlēt savu tuvāko, tā es gribētu teikt. Ja tu nemīli sevi, tā kā mums jāmīl arī sevi, ja rūpēs arī par sevi, kaut kur ir. Jā, ne jau tur gulēt, es lai gultā un tur skatīties debesīs, bet es domāju, varam, piemēram, kaut ko saplānot priekš seviem kādu atpūtu arī, protams, ne jau visu laiku strādāt, bet arī atpūtu priekš sev kaut kā tādu ieplānot. Jo cilvēks nav spējīgs mīlēt tuvāko un pareizi mīlēt, ja viņš nemīlēs sevi. Un trešais, ko mēs plānojam, punkts bija, ko mēs plānojam priekš savas ģimenes 2015. gadā. Kam varbūt nav sieva un vīrs, kas var pašķīrušies vai kā, vienalga viņš var pēc saviem mammas, tēti, vai pēc bērniem kaut ko plānot. Un arī tas ir punkts tāds, jo Bībelē rakstīts ir, Pāvils teica, ja kas negādā par savējiem, un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, kas aizliedz sev ticību un ir jaunāks par neticību. Tā kā, ja tu nerūpēsies par savu mājas, tad vēl sliktāks nekā neticīgs cilvēks, ja tu nerūpēsies par saviem cilvēkiem. Jo daudzreiz ir tā, es zinu, ka cilvēks kaut kur skrien, tur darbā, un tur nemās un nekur priekš saviem tuvākajiem nemaz tā nevelti laiku. Cits vīrs priekš savas sievas nevēlti laiku, es zinu, viņš tik darbā noņēmies, viņam vajag naudu, viņš negais sieva kaut kur ekskursijā, viņš kaut kur, viņas pavada laiku kopā, un cilvēks cieš, un tā brīnās, kāpēc šķirās, un tāpēc, ka, jāticina arī, jādomā par saviem mājniekiem, par bērniem, iet uz filmu kopā, un kaut kur tādu. Un 4. punkts, ko mēs rakstījām, tas bija, ko mēs plānojam priekš savas ekonomikas. Tas ir par finansu. Jo Ieba grāmatā tur rakstīts ir tieši par šo, es tur izlasīju. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies. Un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma. Dievs saka tā, ja tu kaut ko esi ieplānos, un ja tu to darīsi no visas sirds, un ja tev
tad tev tas, ja tu to uzsāksi un to saplānos, un tad tu to būs pārliecināts, ka tu to var izdarīt, tad Dievs palīdzēs tev un par taviem ceļiem spīdēs gaisa. Viņš tev viss izdosies. Tāpēc es domāju, kas vēl nav izdarījis, es domāju, labi būtu saplānot. Un mēs saplānojam, ierakstījām konvertā, un tos konvertiņus mēs noglabājam. Un gada beigās, 2000, mēs paskatīsimies, vai tas būs piepildījies vai nē, ko mēs saplānojam. Tā arī interesanti. Mēs uz Dievu paļaujamies, ka Dievs mūs svētīs. Mums tā ir, visiem sarakstījām un nolikām. Tātad atkārtojam. Pirmais punkts, ko es plānoju priekš Dieva 2015. gadā. Otrs punkts, ko es plānoju priekš sevis 2015. gadā. Trešais, ko es plānoju priekš savas ģimenes 2015. gadā. Un ceturtais punkts, ko es plānoju priekš savas ekonomikas 2015. gadā. Tas ir par finansēm. Ko tur var plānot, kādas viņas ir tādas finanses, bet tomēr, piemēram, es pateikšu, piemēram, var vizualizēt vai kaut kādu lielāku naudu, kaut kur varbūt to nopelnīt, kaut ko ieplānot, kaut kā darbu varbūt pameklēt vai kaut kā padomās, kādas iespējas. Tas arī saplāno. Mums, piemēram, tā mēs saplānojam pagājuši gadu, iepriekšā gadā, un šogad bija lielāks finanses. Mēs saplānojam, ko mēs darīsim, mēs gājām visādiem tur kantoriem un visu, kur, lai tos finanses, protams, būtu vairāk, jāpiepūlās bija un tā, bet, tomēr mums ir lielāks tās finanses sakarā ar to, ka mēs centāmies un tur plānojam. Pareizi? Jā. Un pats nozīmīgākais, kas mums šajā gadā bija, ka mēs atvērām šeit šīs telpas, mēs arī to plānojam, mēs ar Aigas domājam, jo mēs bijām iepriekšējā tādā draudzītē, bijām vienā draudzītē, nesaukšu vārdā tas draudzes un kā, tas, lai neiznāk aprunāšana, mēs tur bijām draudzītē, un tā mums kaut kā negāja īsti labi varbūt, tur bija dažādi visādi ierobežojumi, kas mums ko mēs nevarējām pieņemt. Mums tāda vainas apziņa bija pēc dievkalpojuma kaut kāda nosodījuma, un kad arī bija dziedināšanas dievkalpojums, tur arī, kad lūdz par mums, piemēram, tur bija tāda interesanti, ka, piemēram, tas kalpotājs tevi lūdz, viņš saka, tev tā slimība ir tāpēc, ka tu nedari to, un tāpēc tu esi slims. Es tagad nāku, lai tu saņemtu dziedāšanu, tu man vēl stāst, kāpēc es esmu slims. Tā kā nosodījums. Es atnāku vietā, man gandrīz Zerauda, es nācu, lai saņemtu, man tur bija tāds veselības, saņemts, viņš nevis man lūdz, lai man dziedinātu, bet, tas mums tā, man nokauja. Es mācu mājās, es domāju, viņš man stāst čukst augstī un saka, tev tā slimība ir tāpēc un tāpēc, ka tu neesi paklausījis te vadītājiem, tāpēc, ka tu neesi tāds un tāds un tāds, 101 vainu, kāpēc es esmu slims, man pasaka. Un Dievs par to tev gandrīz vai nosodīs tagad. Mūsu labais Dievs, kas mūs grib ārstēt un dziedināt, viņš mūs nesoda. Es domāju, tā nevajadzēja. Tad man tāda rūgtuma bieži vien. Man arī bija šaubas par savu glābšanu, jau sākās. Es domāju, es vispār bez glābs. Jo pārmetumi dažādi, un tad es domāju, nē, mums vajag savu kalpošanu, savu draudzi, lai mēs varam stāstīt cilvēkiem, ko mēs saprotam un kā mēs. Bet es labāk neteikšu, kas tur bija un kā, jo lai neiznāk aprunāšana. Un tāpēc, bet es zinu, ka Dievam ir citādi plāni priekš mums. Es izstāstīšu vienu tādu piemēru par šito visām šiem lietām, jo daudz cilvēku domā, ka viņi ar saviem darbiem, ar savu centību, ar kaut ko var izpelnīties kaut kādu labvēlību Dieva acīs. Bet tā nav jau, var izpelnīties, protams, bet jārēķinās, kas priekš mums ko ir izdarījis un kur to vajag, lai mēs būtu gudri visās lietās. Jo es izstāstīju vienu gadījumu, ko es dzirdēju, un kad tur es izstāstīšu par vienu cilvēku, piemēram, viņš izdomāja kilometru pirms baznīcas, viņš izdomāja, ka viņš ies uz ceļiem uz baznīcu. Viņš iedomājas, nezinu kāpēc, viņš domāja, ka viņš būs ļoti pazemīgs Dievam un ies uz ceļiem, iedomājas notapās uz ceļiem un uz veselu kilometru pirms baznīcu.
un aizgāja līdz tai baznīcas ceļiem, rāpoja, un visi asiņaini, visi ceļi nobērs pa tiem akmeņiem, kur viņš tur bija nobērs tos ceļus. Un tagad viņš ieiet arī baznīcā un lūdz Dievam savas vajadzības. Iet pie to altāru un lūdz Dievam baznīcā tas vajadzības. Un Dievs neatbildēja, protams, uz viņām vajadzībām. Un neatbildēja, un šis cilvēks palika pateiks, tā kā prom no Dieva. Viņš domāja, kā es tā Dievam šitā uz ceļiem rāpoju, bet viņš aizmirs vienu lietu, ka Dievam man nevajag tavs asins. Dievs jau pats, Jēzus Kristus, izlēja asins par tevīm un mani. Viņam vairāk nevajag tavs tas upuris. Protams, ja tu kaut ko dari labi, priekš Dievam tas nav slikti, bet ja tu gribi izpelnīties Dievam tādus upurus, viņam tas viņš pat domā cilvēkam nav kaut kas višķiņai prātiņi vai kas. Viņš tā neatbildēs uz tā. Tāpēc, ka tu uzkāps kaut kādā koku stabā un sēdies tur 2 stundas, piemēram, un lūgs Dievu. Un gribēs, tā domās, kāpēc Dievs tā neatbild. Dievs jau arī skatās, lai mēs būtu saprātīgi un saprast, ko Jēzus Kristus priekš mums ir izdarījis. Viņš izlēja mums asins. Viņam mums asins vairs nav vajadzīgs. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tāds gadījums, kas beigās cilvēks aiziet vispār no Dieva. Viņš gribēja izpelnīties kaut kādu labvēlību. Un es daudzreiz redzēju arī draudzēs, ka tā ir, ka cilvēki grib ar labiem darbiem. Viņi tur strādā un ņemās un tur caurām naktīm, tur kalpo. Bet reizēm viņi pat nezina, kāpēc viņi to dara. Viņi grib izpelnīties tā kā tāda debesu balvas, seņu vai kāds. Bet Dievs skatās uz mūsu sirdī. Var to darīt, protams, bet nevajag jau kāds motīvs tam ir. Kāds tev motīvs? Ja tu to tiešām dari priekš Dievu, tad jā, bet cilvēki grib citreiz spīdēt mācītāju acīs, citreiz grib tur, lai viņus visi tur ievēro. Dievs jau zina, tu neko nenoslēpš pareizi. Mēs varam viens no otra noslēpt no Dieva. Un man patīk, ka Bībelē, kas ir rakstīts, tas kungs ir gars, un kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Saprot? Un tāpēc mums arī izved ārā no tās draudzes svētais gars, lai mums būtu brīvība. Mēs varam, protams, ne jau tāda brīvība, ka mēs tur tagad visu tur grēkosim un nezinu, ko tur darīsim, baigi aplam dzīvosim. Brīvība, lai mēs nebūtu ierobežoti. Lai mēs varētu priecīgi dzīvot un stāstīt cilvēkiem par Dievu, ka Dievs ir labs. Jo Salamana pamācībās ir rakstīts, dod man savu sirdi, mans dēls, lai mani ceļi tavām acīm labi patīk. Dievs kāro pēc saprātīgām būtnēm, kas viņam pieder no sirds. Dievs skatās pirmkārt uz mūsu sirdīm. Un Dievs ir radījis mūs, lai mēs būtu viņam draugi. Un Dievam, es saprotu, ka Dievam arī, kā Bībelē rakstīts, nav labi cilvēkam būt vienam, ja Bībelē rakstīts. Tas ir domāts tā, ka, lai nedzīvo cilvēks viens, lai viņš izvēlās ar sievu un kā, kam tur ir, bet Dievs arī to ir rakstījis, ka Dievam negribās būt vienam. Dievs meklē draugus, un viņš meklē saprātīgas būtnes, kas ar viņu varētu būt kopā, kas vēlētos viņam piederēt. Un meklē tādu, kas viņam pieķertos Dievu, un Dievs meklē. Un lai tā pieķeršanās viņš grib, lai būtu labprātīgi, lai nebūtu mums tā piespiestā kārta, jo mums vienmēr daudzkārt ir piespiestā kārta. Uz dievkalpojumiem piespiestā kārtā jānāk, zin kā, un tā māca reliģiskās baznīcas māca bērniem. Un, protams, bērni, bet viņi nāk tāpatās, ja viņiem paprasa, viņi nenāk tā piespiestā, uzspiestā. Mēs tā neuzspiežam, bet viņi paši nāk tā. Nav tā, ka mēs viņiem tur Bībeli liekam obligāti, ka jālas vai kas, mēs tā piesakām, ja viņi lasa, tā lasa, ja nē, ko to var piespiedīs? Visi ierobežojumi cilvēkam tagad par sliktu nāk gandrīz. Ja to var kaut ko, nekas nesanāks. Pareizi? Jā, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Dievs grib, lai mēs esam brīvi. Tā kā iznāk, zin kā sunim ir, ka viņi piesien pie ķēdes, viņš stāv suns, ja? Suns pie ķēdes, un ka viņi palaiž, viņš stāv tur ilgu laiku ir kāds, lauku mājās ir tie suņi, un ka viņi palaiž vaļā, kā viņš skrien, ka viņš noraujās no ķēdes, tu viņu rokā nedabūs. Tas ir tā kā cilvēks, ja viņš ir ierobežots, kaut var piesiets, kaut var robežots pie ķēdes, tā kā piesiets, ka viņš tiks vaļā, tā viņš aizskries un atpakaļ neskatīsies. Tā kā es zinu, ka man darbietā tā bijis, es zinu, ka
Nu, tur arī tur Stingers priekšnieks ir bijis, kad es kādreiz strādāju, tur kā jaunāk, bet tāds. Un tas priekšnieks ir ļoti stingrs, un viss tur man tur disciplinē, un es gāju uz darbu ar tāds nobijies. Viņš tur man tas jāizdara, tas, un ja es nebūšu tur laikam, tad viņš tik stingrs, un es tā kā pārbijies. Un kad es tik no to darbu prom, tā es skrēju, māju atpakaļ, nezinu, es uz to darbu vairs neskaties. Viņa kā ir tā, ja tev grib ar varu, neko mēs nevaram panākt. Ar varu neko nevar. Jo tas vēl sliktāk. Jo Dievs meklē tādus, kas viņam atdod savu sirdi. Dievs neko negrib mums ar varu. Dievs, jo cilvēki ir izmēģinājušies visādi ar varu. Un nekas nav nekad. Uz laika var, es ticu, uz laika var cilvēki ar varu kaut ko piespiest vai ko, bet ilgi tas tā nebūs. Es novērojos, ka ilgi, un tas pats ir draudzēs, ja tu ar varu kaut ko cilvēkam tur spied, viņam nāk uz draudzē, tu viņam tur lietas tur kaut ko ar varu, ka viņam jābūt tur un tur, tad ilgi tas nebūs. Viņš kā tiks vaļā, viņš uz to draudz vairs. Un pats sliktākais, viņš uz to draudz vairs neies, bet pats sliktākais, ka tie cilvēki pat no Dieva aiziet reizēm prom. Tas ir pats slikti, ka viņš nenāk uz draudz, tas vēl nekas, bet ir, es zinu, pazīstam, ka viņš tā nokauts, ka viņš vairs negrib pat dzirdēt neko par Dievu. Man tāda bijuši draugi. Es neteikšu vārdā, atkal to nesaukšu tā, atkal iznāk, bet tā ir. Viņa līdz šai dienai negrib neko, nevis vien, es viņam saku, iet uz kādu draudzi citu. Pat negrib dzirdēt neko vairs par Dievu. Tas ir pats bēdīgākais. Un agrāk bija tādi karstesinīgi un tādi nācija draudzi. Nu kā? Tev jābūt tur, līdz tigiem tur, tev jābūt mājas grupiņā, tev jābūt un visu laiku, ja tev obligāti, ja tu nebūs, tad tu nokļūsi ellē, gan arī izvēlēt. Un cilvēki nobaida, un viņš, kad dabū brīvību, jā. Mēs nevaram būt tie no tāda, tāpēc, ka tas kungs ir, kur tā kunga gars ir brīvība un Kristus, un kam nav Kristus gara, tas nepieder Kristu, un tāpēc mums ir jābūt brīviem cilvēkiem, Bībele saka, mums vajag brīvi izvēli. Es izstāstīšu, sakarā ar šito, es vienu gadījumu izstāstīšu, varbūt jūs to dzirdējuši, vai nē. Garšīgs ūdens. Šī viesnīcā garšīgs. Tas nav kāds minerāla ūdens vai kas. Mums tas no krāna mājās tek nav tik garšīgs. Vai avāra, te nav pat arbuļiņas. Jā, kaut kāds aparāts. Arbuļiņas. Filtrs varbūt. Tomēr filtrs. Es izstāstīšu to vienu to gadījumu pa vergiem. Jums tā ir, lai jūs zinātu, kā ir ar to brīvību. No vergu laikiem, varbūt jūs to esat dzirdējuši, tur ir ūtru pēc tāda izsoli, vergu laikos, bija izsolīt tos vergus, un viens no tiem kas tad izsolē bija, viens no tiem izsolītājiem, kā viņš tur sauc, viens sveižemnieks, tur bija anglis tāds, izsolīja pa vienu nēģeri, ļoti dārgi samaksāja. Tur tā izsola bija un kaut kā tas nēģeris laikam bija labs, un tur labi izskatījās un spēcīgs, un par lielu naudu. Viņš nopirka to vergu par lielu naudas, un viņš tagad to vergu paņem un ved uz mājām. Tās anglis. Un viņš tur aiziet aiz to kā gabaliņu paiet, un viņi paliek divi vienu, un viņš viņam saka, ka es tev varu iedot dokumentus, viņš saka, es tev esmu samaksājis, par tevi nopircis, bet es gribu, lai tu esi brīvs, es tev nopirku, jo es gribu redzēt, ka tu kļūsti brīvs. Viņš teica, ņem šo atlaišanas zīmi, viņš saka, viņš dod viņam tādu dokumentu, ka viņš ir atlaists, ka viņš ir brīvs. Viņš grib redzēt, ka tas cilvēks aiziet. Viņš vienkārši nopirka, lai viņš kļūtu brīvs. Viņam bija tā sirdī. Viņš samaksāja viņu. Un tas nēģeris saka, kā? Tik daudz tu samaksā, kaut kas nav īsti labi. Viņš nesaprot, kāpēc viņam tagad dod tur tos lapus. Nē, viņš saka, ņem tos papīrus, tos dokumentus, un tu vari būt brīvs. Viņš saka, tam nēģerim. Zin, cilvēkam jābūt priecīgam, tu brīvs. Tad zinu, tas nēģeris pasaka, viņš saka tam anglim, viņš saka, kungs,
viņš saka, kā tur bija, viņš saka, man ir kāds lūgums tev. Viņam ir kāds lūgums, viņš domā, kāds lūgums vēl, viņš domā, nu varbūt kaut ko, es nezinu, viņam tur, viņš pats nesaprot, kāds vēl lūgums viņam, viņš domā, ka cilvēkiem nedos brīvi, viņš skries un aizskries, prom, tas cilvēks visu pieredz dzīvot slaitenī, tāpat vēl vēri, un viņš saka, man ir tev lūgums, kaut es varētu visu mūžu tev kalpot, viņš saka, tas viņš negrib nekur projām iet, viņš saka, es būtu laimīgs, viņš redz, ka tas, kas viņu nopirka labs cilvēks, viņš saka, man būtu tev lūgums, ka es varētu tev kalpot visu mūžu. Cilvēks pat, ir tāds cilvēks, kas pat nemāk brīvībā. Nu, kas ir viņš ir bijis visu dzīvi no mazas bērnības, no mazām dienām, viņam iedod brīvi, viņš nezin, ko darīt. Jo ir arī tagad, es zinu, arī tādi cilvēki arī pie mums, ka viņi nezin, ko brīvi, nu, iznāk no cietumiem, vai kas viņi nemāk brīvībā dzīvot, kas daudz gadus. Viņi nezin, ko darīt. Strādāt viņi nemāk, iedomājas, tur 15 gadus ir sēdējis cietumā, viņš strādāt nemāk, nekur viņš, tur nav darbs, nekas, viņš tur gulējas un ēdis tikai, viņam grūti brīvībā aklimatizēties. Tā es arī, un tā viņš arī tas cilvēks, es nezinu, kas tur tālāk tur nav rakstīts, nekas nebija rakstīts, bet, nu, viņš tikai prasīja, un droši vien, ka viņš palika pie viņa arī kalpos, viņš tā palūdz. Jā. Un tā es to gribēju pateikt, tāpēc tādā kontekstā, kad Kristus par mums ir samaksājis dārgu cenu, bet viņš ir samaksājis, lai mēs būtu pilnīgi brīvi. Viņš samaksāja, tā kā tas anglis samaksāja tam, tā arī Kristus mums ir samaksājis dārgu cenu, lai mēs iegūtu pilnīgi brīvību. Un lai mēs piederētu, un mūsu lūgums ir, lai mēs piederētu viņam līdz mūžam. Pareizi, mēs gribam, lai piederētu Jēzum līdz mūžam. Kā tas vergs prasīt tam anglim, tā arī mums ir prasība. Mēs prasām Jēzum, ka mēs gribam piederēt viņam līdz mūžam. Un mēs zinām, ka Jēzus savu kalpošanu sāka, ka viņam bija 30 gadi. Jūs zināt, jā? Un viņš sāka kalpošanu tikai tad, kad mēs atceramies, kad viņš nokristījās tur ūdenī un ka pa viņu nāca svētais gars, tad viņš tur pabeigja 40 dienas tūkstnesī. Un tad viņš sāk kalpošanu. Un pirmais sprediķis bija, Jēzum bija, mēs zinām, ka pirmais sprediķis viņam bija pavisam īss. Viņš no Nāceretā bija uzaudzis, viņš atnāca no Nāceretas, viņš iegāja no sabata dienā, viņš iegāja no sinagogā, un te mēs viņu sauksim par baznīcu. Nu, viņš iegāja baznīcā un sāka lasīt savu sprediķi. Un viņam tie pasniedza, Bībelē rakstīts, viņam pasniedz pravieši Jesejas grāmatu. Grāmatā gadījās tāda rakstvieta. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvērš, viņš atdeva to sulainim, apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, skatījās uz viņu, un viņš sāka uz tiem runāt, viņš teica, viss šis, ko jūs ar ausīm, ko jūs tagad dzirdējat, viss tas ir piepildīts. Jo pats svarīgākais, viņš teica, kad satriektos palaist vaļā. Tas arī tā kā mums, mēs, kad bijām tur draudzi, tāds satriekums nekā negāja. Dievs mūs izved no, tie viens svētais gars izved no tās vietas, un mēs patiešām bijām satriekti, un mēs kļuvām brīvi. Dievs grib mūs redzēt brīvus cilvēkus, pareizi. Nevajag piespiest, un es tā gribu arī, ka mums būs draudz, mēs neko nevienam nespiežam. Grib nākat, grib nenākat, kad grib atnākat, ja ne. Mēs pirmkārt sludinām Dievu, lai pagodināt, otrkārt mēs sludinām priekš saviem bērniem, un ja kāds grib klausās, ja ne, nu nav jau spiestiet, es tikai tā pasaku. Jā, es gribu pateikt vēl jums, tad turpināšu nedaudz sprediķis tālāk būs par Jēzu, un es pateiktu jums visiem, ka dzīve bez Jēzus Kristus, dzīve bez svētā gara ir pilnīgi tukša. To es atceros, tāpēc, ka es dzīvoju šajā pasaulē, kad es dzīvoju bez Dieva, bez svētā gara, mana dzīve ir pilnīgi bezjēdzīga, pilnīgi, es nezināju, kāpēc es vispār dzīvoju, es nezināju. Es domāju, man bija visādi,
Es pat nezināju, ko sapņot un ko domāt. Es domāju, nodzīvošu šo zemes dzīvi, te viss iznīks un es vairs tāds nebūšu. Un es jau nezināju neko par Dievu. Un tāpēc es saprotu, ka dzīve nav nekāda jēga bez Dieva. Un vispār dzīve ir ļoti īsa, ja mēs gribam zināt. Pareizi? Jo mēs paliekam vien vecāki, jo dzīve ar vien īsāk liekas. Ar vien ātrāk, nav tā? Ko? Ja cilvēks paliek vecāks, viņam ar vien ātrāk ir tās dzīve. Jaunībā kaut kā tas, likās, ka vai viss vēl priekšā. Ar vien ātrāk tagad tas laiks iet. Es atceros, es tikai, kas ir tikai, tas nav tikai. Es 8 gadus atpakaļ nācu pie Dieva, 8 gadu. Un es padomāju, man liekas, ka vakar es būtu pie Dieva atnācis, jo pagājuši, es paskatos, 8 gadi jau pagājuši, ka es pieņēmu Jēzu, ka es piedzīvu no augšana, es pieņēmu Jēzu, atzīmu no Dieva gadu. Un daudz, es zinu, ka daudz pravieši saka, bija teikuši, es zināju, tā dzirdējis, bija, ka 2000. gadā būs pasaules gals pareizi. Es dzirdēju, es domāju, gaidījām to 2000 gadu kaut kāds milēnijum, kas tur ir tas kaut kāds tur. Es domāju, ir cauri, viss ir pasaulē gals, un galvenais, es vēl nebiju tad ar Dievu, es pat nezināju, es domāju, viss cauri, viss iznīks un nekā vairs nebūs. Es neko nezināju. Bet Bībelē melns un uz balta ir rakstīts, ka neviens nezina, kad būs pasaulē gals. Neviens cilvēks to nezina. Un to, ko tie pravieši un tie mūsdienu tie šarlatāni, viss, kas tur to izdomā, tie viņi paši to izfantazē. Neviens jau nezina, kad būs pasaules gals. Mēs zinām, ka Bībelē teica, pasaules gals būs tad, kad pasludinās evaņģēliju visai radībai, ka būs pa visu zemi evaņģēlijs tiks sludināts. Vēl jau nav daudz dzirdējuši evaņģēliju, tā kā vēl nebūs tik ātri pasaules gals. Kamēr viss uzzinās pa Jēzus, tad tikai būs pasaules gals. Un kad viņš vēl atnāks, un tā mums vēl nebūs, tā kā nav ko mums uztraukties, ko cilvēki stāsta. Tā kā šogad nebūs un nākošais taču nebūs pasaules gals. Bībelē ir skaidri rakstīts, tā kunga roka ir visu pasauli darījusi, un ka viņā rokās ir visu dzīvot vēseles un visu cilvēku un miesu gars. Mūs ir radījis Dievs, un mēs esam radīti Dievam, un kamēr mēs to nesapratīsim, mūsu dzīves nebūs pilnvērtīgs. To es izlasīju no Rika Vorena grāmatā tādā. Viņš tur sarakstīs, neaizmirst, kā bija tā grāmata. Mētiecīga dzīve. Mētiecīga dzīve. Ļoti skaists grāmata, jūs esat lasījuši? Ļoti laba grāmata. Tur ir sarakstīts tāds baptistu mācītājs Riks Vorens. Es viņu šādi tādu palasu. Tur ļoti rakstīts, ka mēs esam radīti Dievam, un ka Dievs mūs ir radījis, un ja mēs to nesapratīsim, tad mūsu dzīve nebūs pilnvērtīga. Tiešām dzīve ir ļoti īsa. Es atceros arī to puikši, viņam tagad jau būs Kristēr cita 18 gadi, jā. Manam puikam šodien dzimšanas dienam, tam jau ir 19 gadi. Viņš tikai ir tagad īrijā, kur viņš bija Skotijā, Man meita ir īrijā, tāpēc es jaucu. Viens ir īrijā, viens ir Skotijā, viens ir Kijevā, Ukrainā, man ir 5 bērni. Viens ir Kijevā, Ukrainā, un redz, kā pasaulē viss izmētāts, izšķirās un tā. Viens ir Ukrainā, Kijevā, viens ir meita ir īrijā, divi puikas Skotijā, un viens ir šeit. Šitas puikas šeit. Tam arī būs 18 gadu. Un liekas, vakar vēl gāja bendārzā, un šodien jau ir 18 gadu. Un sunīt, mēs iegādājāmies tādu sunītu Staffordshire Terrier, un iedomājies, un viņam jau 3 gadi. Likās vakardien mēs nopirkām tāds maziņš kucēniņš bija. Es saku, šodien pat domāju, viņam jau 3 gadi, jau liels, pat ieiet uz mežu ar uzpūni gandrīz, vai. Tā, tāds panikins mums ir tāds, Nē, viņš uz cilvēkiem nav nekas, viņš suņiem, viņam nepatīk suņi. Citi. Puikas viņam patīk, bet tās kucītes nepatīk. Viņš patīk kucīt šēriņi, un ka viņi kaut kā, es nezinu, kāpēc nepatīk meitenes. Puika, viņš satiek puiku, viņš tur kaujās neko ar puikam. Ierauga meiteni, tad spālu gaisā. Es tāpēc nevaru laist mežā vaļā. Vienreiz bija tā, kas sakot, viens sunīt bišķiņ gandrīz, tāpēc, ka tas izrādījās arī meitenīt. Maziņš bija, bet nezinu, kāpēc viņš viņu aiztika. Es tagad vairs nelaižu vaļā, jo lai neiznāk nepatikšanas. Jā, tā dzīve aizskan mums nemanot. Un tagad mēs klausīsimies uzmanīgi. Tagad būs
mēs klausīsimies visu uzmanību. Šito, ko es stāstīšu, centīsimies iegaumēt. Mūsu ķermenis, mūsu miesa, tā ir daļa, kas nomirst. Bet mūsu gars, kas ir mūsu gars, tas dzīvo mūžīgi. Un jautājums mums ir, kas notiek ar mūsu garu? Kas notiek? Ko Bībele par to saka? Ko mēs varam uzzināt no Bībeles? Un Bībele, kā mēs zinām, ir Dieva vārds. Pareizi? Dievs ir. Jūs ticat visi, kas ir rakstīts Bībelē? Ticat visam? To viņš ir apstiprinājis. Kā mēs varam zināt, ka Bībelē viss ir pareizi? Visi tie pravietojumi, kas ir Bībelē, ir piepildījušies. Pareizi? Kāds zina, kāda pravietojumi, kas nebūtu Bībelē piepildījušies? Es domāju, viss, kas ir. Nu, protams, kas vēl būs, tie vēl būs, bet kas ir šobrīd, tie visi ir piepildījušies. Un nav neviena grāmata, iedomājas uz zemes, kas apkopots 66 grāmatas vienā grāmatā. Un galvenais tie cilvēki, viens otru nezināja, ka viņi rakstīja. Viņi jau nesaskaņoja tur, ka rakstīja. Un daži pat, lielākā daļa, tie cilvēki vispār vienu otru nepazina. Tur rakstīs dažādos laikos Bībeli. Un, kad tu viņus saliek kopā, tur tā kā viena grāmata. Viss ir tā saskaņot. Visi tie pravietojumi piepildījās. Piemēram, Jeseja, ko viņš tur pravietoja. Viss viņš pa Jēzus pravietoja, un Jēzus tā nāca, un tā viss bija, kā tur rakstīts. Tieši viss. Nu, tā kā visi tie piepildījās. Un tāpēc mēs zinām, ka šīs grāmatas autors ir svētais gars. Protams, viņi rakstīja cilvēki, bet tie bija svētā gara iedvesmoti cilvēki, un autors ir svētais gars, kas uzrakstīja. Un tā grāmata ir pati pilnīga. Un neviena grāmata nav. Šeit ir zemes tāda, kā Bībele. Nu, viņi grūti izprast bez svēto garu. Vajag arī pašam būt piedzīvināšanas svētu. Jo es, kad nebija piedzīvs no Dieva atzīt, es pirmā reize, kad lasīju Bībeli, es vispār nesu. Man likās kaut kāda pasagrāmata. Ne, īstenībā, es lasīju, domāju, kur tur tāda pasagrāmata, kas to sarakstīs. Pilnīgi neko nesapratu, bet pēc tam man liekas tik interesanti un visu ko atklājas un visu ko daudz ko saprot. Un mēs zinām, un tagad mēs pēc Bībeles zinām, ka ir debesis un ir elle. Cilvēki zina, ka grib priecējas, ka ir debesis, bet pa elle neviens negrib dzirdēt. Liekas tā kā pasakā, zina arī tā, kas cilvēks, bet ir reāli, jo Bībele tu saka, ir debesis un ir elle. Un vienīgais ceļš uz debesīm, kā mēs zinām, ir Jēzus. Nav cita ceļa uz debesīm. Tā nav vienkārši nekāda reliģija, tā nav nekāda tradīcija. Jēzus nav nekāda reliģija un nekāda tradīcija. Viņš ir. Jēzus ir Jēzus. Mums jāatcerās. Mums jāatcerās, ka Dievam nav mazbērni. Zinām, ka Dievam nav mazbērni. Dievam nav mazbērni, un tu nevari būt glābts, tāpēc, ka tavs tēvs ir kristietis, piemēram. Tu nevari būt glābts, ka tava mamma ir kristieti. Pareizi? Citi cilvēki domā, mans teica, tur gandrīz vai mācīties vai kas, un ka tu vari būt glābts. Nē, tev pašam ir jābūt arī iepazīst nepieciešams Jēzus. Neviens, jo Dievam nav mazbērnu, tā kā tu nevari. Tev vajag personīgi satikšanās, katram mums ikvienam ir Jēzus personīgi. Un Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Tas ir Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 6. pantā. Es esmu šeit, šodien arī, un gribu arī tiem, kas klausās internetā, es gribu pateikt, ka vienīgais ceļš uz debesīm, tas ir Jēzus. Un viņš to pierādīja ar savu augšām celšanos. Ar savu augšām celšanos viņš pierādīja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš dzīvoja šīs zemes ideālu, perfektu dzīvi. Jēzus dzīvo ideāli, perfekti, bez grēka. Un tas mums ir jāsaprot, tas ir ļoti svarīgi. Atcerieties, ka Jēzus dzīvo pilnīgi bez grēka, pilnīgi svēt dzīvi. Tas ir ļoti svarīgi, jo Dievs, tas kungs, ir svēts, mums jāsaprot. Un tāpēc, ka viņš svēts, tāpēc grēcinieki nevar nonākt Dieva klātbūtnē. Nav vieta grēciniekiem viņa klātbūtnē. Jo tāpēc, ka viņš ir svēts. Un Dievs ir gaisma. Un kur ir gaisma, tur nevar tums patstāvēt. Pareizi? Tums nevar. Jo viņi nevar eksistēt, kur ir gaisma. Jo, kad mēs atnācam uz šito telpu, te bija tumšs, pareizi? Bija tumšs. Mēs ieslēdzām gaismu, un tums pazuda. Ieslēdzās gaismu. Un ka gaisma tur tums nevar patstāvēt. Un tā mēs zinām, ka Dievs ir gaisma.
Tā kā gaisma padzem visu tumsu, tā arī Dievs, viņš ir gaisma, un tums ir tas grēks, nevar patstāvēt Dievu klātbūtnē. Jo Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsības. Un Dievs ir svēts, un viņš pat uz grēku nevar paskatīties. Un ko nu lai tagad dara? Ka tā ir, ko nu tagad darīs? Viņš nevar skatīties Dievs uz netaisnību, uz nelikumību. Un vecā derībā Dievs sacīja cilvēkiem, tāpēc, ka jūs esat mani ļaudis, mana tauta, lai jūs nonāktu manā klātbūtnē, kaut kam ir jāmirst jūsu vietā. Atcerieties, ka vecā derībā ir rakstīts, kas grēko, tam ir jāmirst. Ecekela grāmatā, tieši Ecekela grāmatā 18. nodaļā 4. pantā ir rakstīts, kas grēko, tam ir jāmirst. Grēciniekam ir jāmirst. Tas ir rakstīts vecā derībā. Arī jaunā derībā ir teikts, ka grēciniekam ir jāmirst, jo romiešiem vēstulē ir teikts, ka grēka alga ir nāve. Tā ir. Mums ir rodās problēmas, ko nu darīt tagad? Tā klausieties uzmanīgi, kas tagad tālāk būs. Dievs ir svēts un grēciniekam ir jāmirst. Tāpēc, ka viņš nevar būt Dievu klātbūtnē. Tāpēc, ka gaisma neļaus ieiet tumsē. Svētums neļauj ieiet grēkam. Ko nu lai mēs darām? Vecā derībā Dievs saka savai tautai, tāpēc, ka jums ar mani ir derība, tad tā vietā, lai jūs nomirtu, kaut kam ir jānomirst jūsu vietā. Atcerieties, kā bija vecā derība kaut kam, lai mēs nonāktu Dievu klātbūtnē, turpat ir tāda dziesma arī par eizmai, lai nonāktu Dievu klātbūtnē. Tur ir tāda, es nezinu, kā viņi sauc, bet, kad ir Vissvētākā vietā. Vissvētākā vietā es ieeju, lai tu varat iet vissvētākā vietā, tur vajadzēja tur iziet cauri, tur nezinu kādiem tur vārtiem un viss, un tur visi tie upuri tur kādi jānes. Un neviens Izraēlietis nevarēja ieiet Dievu klātbūtnē, lai viņa rokas nebūtu pabijuši asinīs, kas bija izlietas par viņu grēkiem. Tāpēc, kā vecā derībā par upuriem tika atnesti zvēri, dzīvnieki, tas ir zvēri, dzīvnieki, kas aizstāja cilvēkus. Bet tas upuris, ziniet, kā vecā derībā tur, lai cilvēks grēkoja, un lai viņš tik tā pirts par grēkiem, viņš nesa dzīvniekus tur. Tur jēras, tur ko tik nenes kaut kādas kazas, es nezinu, kā viņas viss tur sauc, nesa, bet to priesteri atnesa, un tad viņš nosūdzēja savus grēkus, tad tas priesteris pārgriez to kaklu tam dzīvniekam, tad to atsietām asinīm. Un tā ir, un tad tas cilvēks tā kā būtu, viņam tie grēki ir piedoti. Bet tas nebija pilnīgs upurs, jo tas upurs bija tikai daļējs. Un tāpēc Jēzus nāca šeit uz zemes. Tāpēc viņš nāca. Jo dzīvnieka upuris nevarēja samaksāt pilnu cenu. Tāpēc Dievs sūtīja savu dēlu. Viņš nāca uz zemes, lai viņš būtu pilnīgs upurs par mūsu grēkiem. Un kad Jānis ieraudzīja, atcerieties, vedņi, kas, mēs visi esam jauno derību, kas lasījuši, kad Jānis ieraudzīja Jēzus, kad Jēzus nāk, viņš saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, viņš teica. Tas ir tāds salīdzinājums, ka vecā derībā jērs, tā kā Dieva jērs, Jēzus ir Dieva jērs, kas nes. Bībelē rakstīts, ka redzi Dieva jērs, Jēzus tiek sauc par Dieva jēru. Tas attiecas viņu kā uz perfektu, galīgo upuri par grēku. Jēzus atnāca, lai piepildītu rakstītu, lai tie raksti tika piepildīti. Lai Bībeli tik piepildīt, viss, kas tur rakstīts. Un pats lielākais, ko Jēzus izdarīja šeit virs zemes dzīvojot, ko viņš izdarīja, pats lielākais bija viņa augšām celšanās no miroņiem. Tas bija pats lielākais viņa spēka apliecinājums. Tas bija pats lielākais vēstījums visai pasaulē, kad Jēzus ir Dieva dēls.
ka viņš piecēlās. Un tāpēc mēs zinām, ka Jēzus ir vienīgais ceļš uz debesīm. Un vienīgais, kas ir nomiris par mums un augšām cēlies no mirušajiem. Un pamatojoties uz šo faktu, mēs varam saprast, ka Jēzus nāca, lai mūs glābtu. Jo Bībelē teica, ka jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu viendzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un Jēzus nāca uz zemi nevis, lai tiesātu pasauli, bet tā pasaulē ar viņu tikt izglābt. Jēzus nāca, lai kļūtu par mūsu glābēju. Un Jēzus nomira un augšām cēlās. Un Jēzus mums saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Un tad es jums izstāstīšu tādu interesantu gadījumu. Atkal tādu, ko es klausījos tur internetā. Internetā es viņu padzirdēju, es viņu izstāstīšu. Benijs Hins, ziniet tāds Benijs Hins evaņģēlists. Pasaulē pazīstams. Viņš aizbrauc uz Malaiziju sludināt. Malaizija tā ir, es skatījos kartē, es tur klausīju, viņš tur stāstīja Malaiziju, viņš tur teica, ka netālu no Āfrikas, bet es skatījos Malaiziju, ir netālu no tur pie Ķīnas jūras, viņi ir tur kaut kādu, tur rietumu, vai austrumu, dienvidu kaut kādā Āzijā. Nav pie Āfrikas, nezinu, kāpēc viņš tur tā runāja, viņš teica, ka viņš bija Malaizijā netālu no Āfrikas, bet tur nav Āfrika, pat tuvu man nemaz tik tuvu. Labi, šobrīd pārteicas cilvēks. Bet viņš stāstīja tieši par to gadījumu. Viņš tad sludināja 3 dienas. Tur tie dziedināšanas dievkalpojumi. Un pēdējā dievkalpojumā tā Malaizija nav pārāk liela, bet tad attīstīt zemi. Un pēdējā dievkalpojumā bija 50,000 cilvēki. Domāju, uz dievkalpojumu atnāca. 50,000. Un viņi vadāja šoferīts viens visu laiku uz tiem dievkalpojumiem. Tad beidzās tas pēdējais dievkalpojums. Viņš tam savam šoferītim prasa. Viņš prasa, kā tev patika man dievkalpojumi? Viņš šofers viņu vēda, visur viņi bija kopā, tur pavadīja. Viņš saka, es nezinu kā, es nebiju nevienā dievkalpojumā. Kā tu nebija? Tu taču man vēdi visur, kā tu nemaz negāji tur? Viņš teica, nē, kāpēc viņš saka? Tāpēc, ka es esmu hinduists, viņš teica. Tāpēc es negāju, viņš sēdēja mašīnā visu laiku. Izrādās, ka viņš visu tā dievkalpojumu sēdēja. Un tās Benijs Hins izbrīnījās. Viņš izbrīnījās, kā viņam iedots ir veids šoferi hinduisti. Kāpēc viņam parasti jau zina, ka kalpotais ir kaut kāds kristieši. Viņam iedeva hinduisti, par to šoferi, kas viņu tur vadā. Viņš brīnījās, ka viņam iedeva tieši hinduisti. Un jā, mēs tā pierakstīja arī, lai es visu neaizmirst. Ko tas hinduists, tagad tas hinduists, ar viņu uzsāk vienkārši tas sarunu, viņš tā daudz arī negribēja runāt viņam, bet tagad viņam bija jābrauc atpakaļ uz šito lidostu, Benijam Hinam bija jābrauc atpakaļ. Viņš domāja, kā to parunāt ar to? Viņš uzpēc, kā tev sauc, tā uzsāk sarunu, kā tev sauc, cik var aizbraukt, cik laiks līdz lidostai, jo viņš tāds kluss bija, neko nerunājis līdz viņu. Un tad viņš tā iesāk jau sarunu, jau viņš ir uzstāps viņas sarunu, tas atbild, cik var aizbraukt uz to lidostu, un tad viņš sāk viņam prasīt. Viņš saka, kā viņš te prasīja, Benijs Hins viņam prasīja, cik dieviem viņš kalpo, viņam uzdev jautājumu, cik dieviem viņš kalpo. Viņš te, un vai viņš zina, ka daudziem dieviem hinduisti, zināt, ka hinduisti kalpo, viņiem ir ļoti daudz dievi. Aigi bija tur Šrilankā kādreiz, man teica, cik tur viņam dievi? Daudz, jā? Ir miljoniem viņam tie dievi. Tie domājas, viņam miljoniem dievi. Un viņš tā, Benijs Hins viņam prasa, vai kāds no taviem miljoniem dieviem, jebkad tev ir teicis, kad viņš tev mīl? Vai kāds? Un tās hinduists teica, nē, nav neviens teicis, kad viņu mīl. Un tad tālāk viņš sāk runāt tālāk, viņš teica, un kāds no taviem miljoniem dieviem vai teicis, ka viņš rūpējies par tevi? Viņš teica, nav neviens teicis, ka rūpējies. Un tad Benijs Hins viņam saka, ļauj man tagad es tev pateikšu par Jēzu. Jēzus saka, es tev mīlu. Un mūžīgā mīlestībā es tev mīlu.
Un neviens no taviem draugiem nereiz nav teicis, ka mīl tevi, bet Jēzus mums saka, ka viņš mīl mani ar mūžīgu dzīvību. Un mūžīgi viņš mīl mūsu mūžos. Un ka viņš dod mums mūžīgu dzīvību, kas viņam tic. Un Jēzus to parādīja, nomirstot par mums pie krusta pareizi. Un neviens no... Un tad tas šofērs klausās tā uzmanīgi un klausījās. Un tad viņš veidā, viņi turpināja vest uz to dievkalpojumu, Benijs Kins viņam runāja viņu, un viņš sāka, viņš tā teica, es pierakstīju, vai kāds jebkad ir teicis, vai tu esi no kāda dzirdējis, no kāda no taviem dieviem, vai no kāda filozofa, no taviem draugiem, vai kāds tev ir teicis šos vārdus, ko Bībelē rakstīts. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ja es teicu, jaunā tulkojumā teica, nāciet pie manis, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs gribu atvieglināt. Es jūs atvieglināšu. Krieviski tur rakstīts, es jums došu mieru, tā kā krieviski tulkojumā ir. Un tas hinduists domā tādu brīnišķīgu vārdu. Ne? Neviens no viņu dieviem to nekad nav viņiem teicis. Viņš teica, jā. Un Jēzus teica šos vārdus, un kad galvenais, kad tas Benijs Kins tad aizbrauc uz lidostu, viņš kāp ārā no lidmašīnas, viņš tāds hinduists, viņš teica, mācītāji Benij Kin, tas, ko tu šodien man teici, viņš teica, es tev gribu pateikt, ka no šīs dienas es vairs neesmu hinduists, es esmu tagad kristietis. Tāpēc redzēju, cilvēkam pastāstīt par Jēzu, pastāstīt, kāds ir Jēzus, un cilvēks to var kristīt. Tikai no to, ka viņš dzirdēja, kāds ir Jēzus. Jo Jēzus mums ļoti mīl, viņš mīl katru un ikvienu, mēs zinām. Un zin, kā Dievs, kā Jēzus mūs mīl. Viņš tik ļoti un stipri mūs mīl, ka Dievs ir saskaitījis pat mūsu visus matus uz galvu. Tu pat nezini, cik tev matu uz galvu, bet Dievs zina katru tev matiņu uz galvu. Tā Bībelē rakstīts, viņš zina katru, viņš saskaitīs katru matu. Bet cilvēks piedzimst un viņam, piemēram, viņš zina, cik katram ir matu, cik viņam pēc tam ir matu un cik viņam izkrīt matu. Dievs visu zina. Viņš ļoti mīl cilvēks. Un Bībelē saka, ka Dievs ir tik labs un tik mīlestības pilns, ka viņš domā par mums, visu laiku domā par mums īstenībā. Dievs domā visu laiku. Un kā Dāvids saka, ka viņam domas ir par mani vairāk nekā zvaigznes debesīs un smiltis uz zemes. Viņš ļoti stipri mūs mīl, viņš mīl mūsu draudzi. Un Jēzus Kristus ir arī mums teicis, Bībelē rakstīts, ka viņš mums katram ir sagatavojis mājvietu debesīs, pareizi. Mājokli debesīs. Tie, kas viņam atdod savu dzīvi, savu sirdi, tiem ir māja. Iedomājieties, tik forši ir jau mājoklis to debesīs. Ja no zemes kādam nav kur dzīvot, tad debesīs viņam būs. Viņš pieņems Jēzu. Jo Bībelē rakstīts, ja tas tā nebūtu, es jums tad būtu teicis, noeju jums vietu sataisīt. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs, to Jēzus saka. Viņš liek katram sataisīt vietu. Un kur viņš būs, tur arī mēs būsim. Mēs vienā dienā visu to redzēsim. Viss, kas Bībelē, tas tā ir. Un kad mēs sagrēkojam, Dievs mums piedod pareizi. Kad mēs krītam, viņš mūs paceļ. Un kad mēs raudam, tad viņš nožāvē mūsu asaras, pareizi Dievs. Viņš žāvē mūsu asaras. Jo Bībele saka, ka Dievs paņem mūsu asaras. Mīļie cilvēki, bez Jēzus, mēs zinām, ka dzīvē nav absolūti nekādas jēgas. Un pats lielākais brīnums, kāds ir pats lielākais brīnums, kas zina? Nevis miroņa augšām celšanās, nevis dziedināšana. Kas ir pats lielākais brīnums? Pats lielākais brīnums ir cilvēku glābšana.
pats lielākais brīnums, ka kāds cilvēks tiek izglābts. Tas ir cilvēkam visdārgākais. Cilvēks var arī sēdēt ratiņiem visu dzīvi, bet ja viņš var arī kļūt veseli, bet ja viņš nav izglābts, ko tas viņam dod? Nu, labi, viņš tiks vesels šeit uz zemes, bet te īsa dzīve, bet mūžībā viņš nebūs kopā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš Dievs savu vienzimušo dēlu, neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgu dzīvi. Jā, viņš nenāca šeit mūsu tiesā, bet viņš nāca mūs glābt. Pats lielākais brīnums nav miesas dziedināšana, vai augšām celšanās pat no miroņiem, nav pats lielākais brīnums ir glābšana. Mums ir jādod savu sirdi, savu dzīvi Dievam, un lai mēs varam satikties ar viņu sevi pret sevi. Un viņš mūsu dzīvi izmainīs. Es zinu, ka man dzīvi izmainīja. Tas tā nenotiek uzreiz tik viegli, bet tik ātri, bet tas ir ticībā jāpieņem Dievs. Es kā kādreiz gāju, es gribu izstāstīt, es gāju, es dzīvoju slikti, un tur visā Latvijā visi dzīvoju, labāk nestāstīšu kā. Un es gāju uz baznīcām, jā, dažādām, un es arī gāju priekšā nožēlot grēku, nožēlas lūkšanu, bet es gāju kaut kā automātiski, tāpēc, ka man kāds ar pastūmu pateica, un es vienkārši noskaitīju tos grēku, nožēlas lūkšanu, un man nemainījās dzīve. Bet tad, kad es vienreiz kad bija tā izšķiroša diena, kad man dzīve izmainījās, tas bija tā, es izgāju priekšā, un es gāju priekšā, un es teicu Dievu, vai nu šoreiz, vai nekad, es teicu. Ja tu šoreiz Dievs man atbrīvos no visām tām lietām, ja tu man dziedinās Dievs, es kalpošu tev visu mūžu, es teicu, un es būšu ar tevi mūžos, un vienmēr, ja tu šī reizē tu man dziedinās, un man atbrīvos no visiem grēkiem, un es vairs negribēšu lietot tādas un tādas nekarēju, un visas tās lietas, ko es nosauku, un tu padomā, viņš man izglāba, un es viņam iedevu apsolījumu, un es ar viņu parunāju Dievu un gāju priekšā pa īstam. Es teicu, šoreiz vai nekad. Man pietika 10 reizes iet priekšā un skaidri. Es biju vairākas reizes skaidrs, man nekas tam. Es teicu, vai nu šoreiz vai nekad. Un Dievs izmainīja man dzīvi. Tiešām izmainīja man 8 gadi. Un es nedaru vairs to, tās lietas, ko agrāk darīju. Negribās vairs. Galvenais, ka negribās. Es pat sev nespiežu. Tāpēc, ka Dievs atbrīvo, jo Bībele saka, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana, Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Jaunā tulkojumā rakstīts, ka arī tas pats, ka jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Grēciniekam ir jāmirst, bet Jēzus atnāca un nomira mūsu vietā. Forši! Mums būtu jāmirst visiem, bet Jēzus nomira, tāpēc mēs esam dzīvi. Tāpēc mēs varam dabūt mūžību. Jēzus izdarīja priekš mums visu, un viņa asins viņš samaksāja dārgu par mums, izlēja savas asins. Un mēs tagad, kas pieņemam Jēzus, mēs esam tīri. Lai arī mēs sagrēkojam, varbūt kaut ko, mēs neviens neesam perfekti cilvēki, bet kaut arī nepareizi kaut ko izdarām, viņa asins, ja mēs esam ar Dievu, viņš mazgā mūs no visiem grēkiem, atbrīvo. Mēs Dieva acīs esam tīri, jo tad, kad mēs pieņemam Jēzu, Dievs noņem visus mūsu grēkus. Viss, ko mēs agrāk darījuši, sastrādājuši, visas tur tās muļķības, vairs viņi neskaitās. Dievs uz mums skatās, ka mēs varam iet tagad Dievu priekšā, Dievu klātbūtnē. Agrāk mēs nevarējām, bet tagad mēs varam. Viņš nomir mūsu vietā. Un tāpēc mums ir dāvana mūžīgā dzīvība. Un mums vairs nav jāmaksā cena par to. Mūsu dāvana vienkārši ir jāsaņem. Pavisam vienkārši. Jo Jēzus Kristus atnāca, lai dotu mums mūžīgu dzīvību. Un pierādījums tam, tas, kad viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Un ja mēs gribam to brīnumu, mēs varam dabūt to brīnumu un pieņemt Jēzus Kristus šodien par savu grēku izpircēju un varam atdot savu dzīves Jēzum, un es ticu, ka Dievs var mūs atbrīvot. Jo, ja Dievs, es tā domāju, un arī tā ir, ja Dievs mums būs reālāks par kādu slimību, piemēram, paiku slimību, ja Dievs reālāks, tad viņi būs dziedināti arī. Ja Dievs kļūs mums tik reāls, ja mēs ticēsim, to ticību nevar tā dabūt arī Dieva dāvana,
ticība, bet ja mēs visam to pieņemsim un ticēsim, mums jādomā labas lietas, pozitīvas lietas, jādomā, mēs esam glābti, mums nav nekādas pazudināšanas, mēs ejam, ka mēs pieņem Jēzu, ejam uz debesīm, mēs esam izglābti, un mums nav, arī ko citi saka, tur mēs tur nepareizi vai kaut kādi esam, nē, mēs esam, mums vienmēr jāapliecina, mēs esam glābti, mēs esam debesīs, mūsu vārdi ierakstīti dzīves grāmatā, un lai cilvēki tev saka, vai tu nepareizi zini, kas, tad tu nekur tu netiks, tu tiks, visur. Ja tu būsi pieņēmis Jēzu, tu esi nomazgāts viņa asinis, un tavs vārds ir ierakstīts. Ja tu esi atzīms no Dieva grēka, piedzimis no augšana, bet galvenais jau arī negribās nemaz to grēkot, vai piedzimis no Dieva. Es, piemēram, nevaru. Es nezinu, es nevaru vairs pagrēt. Es, ja kaut ko izdaru nepareizi, ir jau kaut kādas lietiņas tur izdaru nepareizi, tā man uzreiz tas signāls. Tu dari kaut ko nepareizi. Man iekšēji balss tā pasaka iekšēji. Es, ka biju Ukraina arī, sieva nebija līdz pēdējā, un tur smuks sievietes staigā, tur pa to Kijevu. Un es paskatos, vai tāda smuks sieviete. Uzreiz man Dieva svētais gars, tu beidz lūrēt uz tām sievietēm. Viņš saka, tev mājās ir sieva, iekšā tā pam. Es pagriežu galvu un vairs tā es paskatos, bet es neiekāroju tā. Es pēc smuks sievieti, jā labi, bet es neiekāroju viņas. Jo viņš do signālu, svētais gars, viņš tev mājās esi sievas, labi, es tev klausu. Tas tev palīdz, svētais gars, viņš ir ar tevi, viņš tev palīdz. Viņš tavā sirdī, tavā garā. Un mēs varēsim šodien, kas nav atzīmes no Dieva gara, piedzimis no augšanas, skaitīšu grēku nožēlas lūkšanu, varbūt vēlreiz varam noskaitīt līdzi. Es skaitīšu, bet pagaidīsim varbūt to cilvēku, viņš nāk no pīpeša, varbūt viņš arī, vai ne? Skaitīt to grēku. Tas nav obligāti, kaut kāds uzspiests vai kaut kas tāds. Tas vienkārši, varam pat pārbaudīt Dievu, pārbaudīt, bet es tā kā es izdarīju. Es Dievam daudz ko apsolīju, ja tu man Dievs izmainīs, man dzīvi dziedinās, ja tu man atbrīvos no visu, es tev kalpošu visu mūžu. Un es tā pateicu, un tu padomā. Es nākošā dienā pamostos, un negribās vairs ne to darīt, ne to, ko es darīju. Un paskatos ārā, viss tā bija pelēki un gaiss, un viss tik gaišs, saulīt spīd, zeme zaļa, viss tik skaists, man visu laiku ir pelēks katru dienu. Dievs tev ir, un es brīnos, un tik laimīgs paliku, visiem grib stāst, un viss dzīve izmainījās. Aizbrauc vienā vietā Ziņāņos, tur bija tādos, pa zirgkopē strādāju, Jaunmāru. Aizbrauc pa zirgas kopt, ja? Un Jāņas, un tur viss galds saklājuši, mēs tur kā jauns strādnieks, man arī pēcina pie to galdu. Tur ālīņas zem, viss nezinu kā jau pasaulē tur viss. Bet es jau tāds jauns kristīts. Un tu padomā, viņi man nav vārdi liedzēt, bet es negribu. Ne jau tā kā es tur sev, viņi man iedzer vienu glāzi, bet man pat pagostīt negribas. Pat garš negribas mutē paņemt. Un agrāk tā pumpē iekšā tā kā vajag. Un jā, Dievs, un viņš atbrīvo bez manām pūliņiem. Es nebiju nekādās tur žēlastīgi, jā, Dievs žēlastīgi. Bet tas svarīgi pieņemt Jēzu, bez Jēzus. Vienīgais, kas atbrīvoja, svētais gars, kas ir šeit uz zemes. Bet tas jāpiedzimst no augšanas, jāatzīst no Dieva gara. Bet man puikas arī viņi nāk un klausās, bet vēl īsti nav tā. Gribās tur vēl. Man negribās tās lietas, kas viņam gribās, bet mums ir tāds lietas. Viņai jāpiedzimst no Dieva gara. Jo ar vāru to tu nedabūs, tā arī Dieva dāvana. Tas arī, tas viss atkarīgs no svētā gara. Kā viņš, es nezinu, kā viņš to. Es domāju, tas ir jātic cilvēkam un jāpieņem viņš un kaut kā piedzimst ticībā. Bet ticība arī Dieva dāvana. To mēs paši arī nevaram dabūt. Kad Dievs iedod žēlsirdību, viss ir, jālūdz kādam ir par kādu arī. Jo es zinu, man mamma lūdz par maniem Dievu. Es biju tas slikti, ka es dzīvoju agrāk, man mamma 15 gadus maniem lūdz. Un neviens neticēja, visi domā, man bija pat zobdien, bija mutēs, bija pelēks, melns un izglādi. Mamma lūdz. Un viņi ticēja, un Dievs ciedināja. Kā tev bija vārds? Valdi. Mēs tad skaitīsim grēku nožēlas lūkšanu. Ja tu gribi, tas nav piestāvēt, vienkārši pēc sevīm atkārtot var. Pēc sevīm atkārtot. Un lūgt, lai izmaina dzīvi. Lai Dievs dziedina, atbrīvo.
ir iespējams, ka var izmainīt. Es tev tikai mēģinu ticēt tam, ko tu saki. Nu tā, nu jā, to var nevar, tā ir Dievs to var izdarīt. Bet, nu, prasa Dievam, lai viņš... Svētais gars, jā, pārliecināt. Svētais gars mums pārliecina ar grēku, taisnību un tiesu. Cilvēks neviens nevar neko izdarīt, jā. Es arī neko nevaru vienkārši. Nu, Dievs, mēs tagad teiksim to grēku nožēlas lūkšanu. Nu, tad Kristers arī lūgs. Tas arī kā lūdz. Var jau skatīt, nu, nenopietni, nu. Es jau arī daudz reizi to skaitījis, bet vienu dienu pienāca, ka tas izmainījās manis. Tā teiksim, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī, manā garā un piedod man visus grēkus. Mazgā man savās dārgajās Jēzus Kristus asinīs. Es tev lūdzu, atbrīvo man no visas pasaules tumsas, no visas nepareizām lietām, ko es esmu darījis. Es tev lūdzu, atbrīvo man no šīs pasaules ietekmes. Jēzu, es ticu, ka tu esi nomiris pār maniem, par visiem maniem grēkiem, ka tu nomiri, un ka tu 3. dienā esi augšām cēlies. Un es tev pateicos, Jēzu, ka tu lūdz tēvam, un viņš deva mums svēto garu. Un es tev lūdzu, svētais gars, piepildi mūs ar savu garu. Ienāc mūsu sirdī, svētais gars, un izmaini mūsu dzīves. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es ticu, ja mēs to no sirds pateicam, jātic, ka mēs izmainīsimies. Ka Dievs mūs izmainīs. Mēs paši nevaram izmainīties, bet Dievs var mūs izmainīt. Bet tas ir svētam garam, viņš jāpiedzīvo svētais gars. Tur ir īpaši satikšanās vajag ar svēto garu, lai cilvēki dzīves izmainīties. Reizēm to pandiņu skatīt var cilvēks noskatīt 100 reizes, un nekas nenotiek, bet ir pienāk brīdis, kad viņš skat un viss, un arī notiek. Man tā bija. Es vienā birklī izmainījos, pilnīgi visu no rīta pamodos, es paskatījos, nu es jums pateikšu, es lietoju narkotikas, un es biju narkomāns, un man bija ļoti slikti. Un man bija katru dienu vajadzība pēc narkotikām. Saprotat, kas ir vajadzība? Tas nav tā kā, man slauz kaula sāpē, un man bija ļoti slikti, kā es nedabūju narkotiku. Un es tenī rītā, kad es noskaitu to grēku nožēlas lūkšanu, no rīta pamoju, es neko nezināju, ka tā man. Un es vienkārši paskatos pa logu ārā, man viss tā saule tik spoži, tenī dienā katru rītu man bija pelē, un nākoši dienā paskatos, un tā zālīta zaļa, viss tāds kaut kāds prieks iekšā, kaut kāds, es domāju, kas tam tumanīgi notiek? Nu, es nesaprotu, es domāju, es atceries par tām narkotikām, es domāju, vēlāk pienāks laiks, notiek atkal gribēsies. Es atceries, un tā pienāk tas pusdienu laiks, negribās tas narkotikas, saprotu. Pienāk vakars, un galvenais nav slikti, un nav prāt. Vienu dienu, otru dienu, nākošām dievkalpojumiem, sakot, šauju uz dievkalpojumiem, jā, un es arī daudz pīpēju, ļoti daudz pīpēju, vienu paciņu pēc otru, un es aizgāju nākoši, es vēl pīpēju visu no nedēļu. Nākošas dienu aizgāju uz dievkalpojumiem, nākā mācīties, tur sludini pa svēto garu, pa visu, ko es neko nesaprotu, ko viņš tur runā, gan arī neko. Nu, zin kā, tikko nāca pie Dievu. Un iedomājies, es atnāku mājās, arī aiziet gulēt, tā neko nedomā. Vienkārši tāds nogurs, es neatceros, vai es vēl uzpīpēju. Un iedomājies, nākošā dienā pamostos un nevar vairs iepīpēt. Nevis tā kā negribētu pīpēt, bet vairs ņemu un paņēmu visu tās paciņas. Es nesaku, ka citam man tā notika. No. Es saku, un es tik priecīgi biju. Atkal šauju uz dievkalpojumiem, un Bībeli vēl nelasīju veselu gadu gāju. Bet, pamazām es lasīju tās grāmatas visādas, Katrīnas Kūlmans, un tāds man patīk lasīt Bībeli, es vēl nelasīju, es nesapratu neko Bībeli. Un tad, kad nokristījos, ūdens kristīgs bija, un tad, jā, pēc tam jau kaut kā jau sāk lasīt pamazām Bībeli. Man visu laiku teica, tad draudzē lasi Bībeli, es neko nesaprotu, ko es tur lasīju, neko nesaprotu uz Bībeli. Un tāpēc cilvēki man tā teica, es sāku tā pamazām lasīt un kaut kā, kad piedzīvoju svēto garu, tur atbrauc mācīja cits, tas mācīties, tad manī mājas lūdzu. Un tad es piedzīvoju ritīgi Dievu, un tad man sāk Bībeli atklāties, tad laikam svētais gars man. Tādēļ es sāku lasīt, un viss sāk saprast, un visiem sāk stāstīt par Jēzu, un neko nekauturies, un tik laimīgi, tik priecīgs. Tā.
Tā kā jāpiedzīvo Dievs, jāpiedzīvo svētais gars. Tas nenozīmē, ka mēs reiz noskatām to pantu, ka mums viss izmainīsies, bet tā Bībele saka, ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiek glābts. Bet tur arī teikts, ka tu savā sirdī ticēsi, un ar mums apliecinās. Un Bībeles, un Jēzus arī tālāk, viņš tur saka, Nikodēmam, viņš teica, ka kas nepiedzīvs no augšienes, neatzīms no Dieva gara, tas tam netik debes valstībā. Tā kā tevi bez piedzīvšanas no atzimšanas no Dieva gara, tu netik. Un to mēs paši nevaram izdarīt. To var izdarīt Dievs tikai. Mums jālūdz, lai Dievs mums ienāk mūsu sirdī. Un, kad viņš ienāk sirdī, tad viņš mūs vadīs mūsu dzīvi. Mēs jūsim par Dieva bērniem, jo Bībele rakstīts, visus, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Visus. Jo, kad tev būs svētais gars, viņš tev vadīs. Tu visu viņš pateiks, kas tev jādara, viņš tev pat lasīs Bībeli, tu visu sapratīs. Un tu pat gribēsi. Lūk, tu gribi iet uz draudzi, tu pat mājas nevar nosēdēt. Man gribās pat skriet. Man nemaz nevar noturēt, vai gribās stāstīt par Jēzus cilvēkiem, un viss kas grib. Es tur internetā tur viss tur liek iekšā par to visu. Man ne jau tāpēc, ka es tev gribu kaut ko, man gribās to darīt, lai cilvēki vairāk uzzina. Tas ir tāpēc, ka piedzīvs no Dieva gara. Kamēr tu neesi piedzīvs, bet tā ir Dieva dāvana, Dieva darbs. Nu labi, šodien mums pietiks, tas mēs šodien par to parunājam. Nu, jā. Nāc šeit, tas... Nē, var runāt. Nē, nu labi, pastāst. Nē. Kā es nācu jā. Un tas jau ir gandrīz jau 20 gadu atpakaļ, ja, kad mēs esam ar Dievu jau. Man bija tā, ka es biju tik ļoti slima, man bija tāda lieta lietu tāda, ka es nevarēju pateikt, kas īsti notiek, es ļoti jūtos slimnicā, un jāvien notiek man diagnozi. Un tad notika tādas lietas, kad saptekam pēkšņi, ka tas ir kaut kas ļoti briesmīgs un ļoti liels tāds, ja? Un man bija gada problēma saskatījums ieviešanas, ja? Un es kādreiz varbūt tās sievietēm varētu pastāstīt, bet ieviešanas... Jā, mēs nesapratīs. Sieviešu lietas. Un tad man aizved uz Gaļasē. Nu, es tur gulēju ļoti ilgi, Gaļasarā viņam operācija, viņa varēja taisīt, viņa varēja jūtas, tās ir analīzes. Viņa teica, mēs nevaram jums neko darīt, tāpēc, ka jūs varat palikt uz galvu, bet kurā gadījumā, teiksim, operācijas vai tās nākos, viņa man tur mēģināja kaut ko darīt, bet man nekādu ierobežojumu pilnībā nebija. Un es gulēju, jo tā sakot, ka tur latīņu valodā sanāk grafiku, ka konsīliju, un tās vārstāk, kad es esmu par māmu, un tās valodas nesapratu, jo viņi tur runāja latīņu valodā savstāk kaut kāds vārds tāds, ka es nesapratu medicīniskas. Un es saprotu, ka man ir jāaiziet. Nomiet domā? Jā, es tiešām, jo viņi nekur arī man devi. Viņi man, turēja, kādu laiku es tur gulēju. Nu, tad vienalga, tad viņi man aizved uz tā priekš operācijas telpā, tādas palāta bija, ja. Nu, tur gulēja citu cilvēku apvar vietā, bet man viņa operācija tur nevarēja taisīt. Visu laiku ņēma tās analīzes, un teica, tās analīzes neatbildējās, ja. Bet tur vajadzēja tur gan proktoloram, gan ginekoloram vajadzēja, tur 2 operācijas bija vajadzīgs, ja. Piesdienreiz, tas jau bija kādi pusotru mēnesi pagājis, tā ir tos slimības sasniedzīgi vienā slimības, kas man pārējos nevis eksolīšus. Bija gada kaut? Gaļasarā? Gaļasarās bija, jā. Ne, onkoloģija tā nebija. Jā, viņi vienkārši nezināja vēl diagnozi, viņi nevarēja uzstādīt nekādīgi, jā. Un tad bija viena tāda reize, es ēst nevarēju neko, jo man zarnās bija šādi caurumi. Tāda liela caurumi, strups, izkrustoja cauri tāda zarnām, jā. Bet es paliku dzīvi. Dakteri vispār visi brīdinās, kā es to dzīvi esmu. Saprotiet, ka strups pilns vērts, caur zarnām, caur visām lietām ir strups cauri, jā. Un tad bija tāda reize, ka es nevarēju ēst. Ko ēdīs, ja tu esi augs zarnis, ja, ka tu vēl viss varīgi. Un tad viņi man tur deva kaut kādu šprici, tur vēnā lēra, kaut kā mācības uzturēja mani. Un tad bija tā vienā reizē. Viss aizgāja ēst, tad no Gaļasarā nenestu ēdienu. Es nezinu, kā tagad ir, bet agrāk bija ēdienas. Tie, kas varēja pastaigāt tos, tie visi varēja iet uz to ēdnīcu, ēst pusdienas vai ne. Un es uz to ēdnīcu man neļāva ēst.
Pat cik man tur tā problēma zemnām bija. Un es sajūtu savā garā, es sapratu, ka kaut kas ar maniem tāds, es saprotu, ka man jāaiziet. Un man mājās bija vienam puikam bija 12 gadi un vienam bija 9 gadi. 2 bērni, vīrs man nebija. Vīrs jau bija projām no mūsu ģimenes. Viņš jau bija apprecējis ar vienu citu sievieti. Un es domāju, tā, es kaut kā gulu tagad, un es pēkšņi sadzirdu vienu pati palātā, nebija neviena, visi bija aizgājuši uz to ēdīti. Un es sadzirdu vārdu Dievs šeit, garā, iekšā, kaut kur iekšā, dzirdu vārdu Dievs. Pēkšņi es tā kā pielicu tā sēdus tajā gultā. Es domāju, jā, vēl taču ir Dievs. Kaut kā tā, un tā doma man tā ienāca tāds prātā, tāds vārds Dievs. Katrs cilvēks jau ir dzirdējis vārdu Dievs. Tā jau nav, ka cilvēki nav dzirdējuši par vārdu Dievs, ja? Un es kaut kā no tās gultas izraukos ārā, un es piegāju pie logu. Tās priežu galvi tāds debes, un es skatos uz tām debesīm, un es saku tāds vārds, es Dievu nenaucēju neko. Es saku, Dievs, ja tu esi, tad kaut ko dari. Lai man bērni nepaliek apaļ bāreņi. Bet te viņiem nebūs ne mammas, ne tēva, nevienu. Un viss, es aizlīdu atpakaļ savā gultā. Un no rīta, un man nāca tā bieži vien ņemt asins no auss slipiņas, nezinu, kāpēc man ņemt tās asins. Ja? Tā kā pārbaudīt uz to, vai varētu kaut kādu operāciju, kaut ko tur taisīt, kaut ko tur darīt, tās šūtās zarnas un ko tur darīt. Ja? Un otrā dienā atnāk noņemt man tās asins, māsiņa pie gultas tur. Un viņi pēc kādām 4 stundām atskrien pie maniem, un saka, ziniet, ko ir sajauts kaut kāds analīzes. Un viņi saka, jums jānoņem vēlreiz tās asins. Viņi saka, kas tā nevar būt? Viņi saka, jums bija 3 dienas atpakaļ ļoti sliktas analīzes vēl. Viņi atnāk, un viņi saka, es saku, kas tur noticis tām analīzēm? Viņi saka, nē, viņi saka, mēs jums pēc pāris stundām pateiksim, ka būs gatava otra analīze. Pēc kā pagāja kāds 4 stundas vai 3 stundas pagāja. Nāk vesels konsilijas iekšā tajā palātā. Cilvēki daudz, tie ārsti, dakteri, ja. Pienāk pie manis, jā, un visi uz man tā kā uz pasaules brīnumu skatās un brīnās un kaut ko sāk tur runāt ar maniem. Un es jūtos man tai otrā dienā bija tik labi, ka man gribējās tik ļoti ēst. Tā kā jūs teicat, ka gribējās ēst, ja? Es jūtos pilnīgi veseli, es jūtos tā kā domāju, kā varēja būt vakar, es vēl jūtos tā, un šodien es jūtos pilnīgi. Es jau nesapratu, ka tas ir Dievs, ja? Viņš naktī bija izmainījušās visas asins analīzes. Man bija pilnīgi, jā, viņi atnāca, viņi teica, viņi saka, kā varēja tā notikties? Viņi saka, ka analīzes reāli, otrais noņēma un analīzes viss ir labs. Tagad viņi man nosūta vienu stāvu zemāk tur pie proktologa, kas ir bērnu daktars, ja? Tas man tur paskatās, viņš saka, ziniet, ko, labi, tad varbūt taisīsim nākošo otrdienu jums to operāciju, ja? Un es tagad eju lejā pa tām kāpnēm, tur no ginekoloģijas uz to proktoloģijas nodaļu. Un es jūtos tik pilna ar spēku, ka es eju ar savām kājām, es pat no gultas nevarēju izgāt. Un es domāju, kā man tāds spēks tāds, ka man viss tā, ka es tā kā pilnīgi veseli jūtos. Un es nogāju lejā, un es tagad nāku augšā atpakaļ uz to ginekoloģiju ar kājām pa tām trepēm, es nebraucu ar liftu. Un es tā saku, viņš man saka, tā kā nākošu otrdien, tā bija kādu 4. dienu, mēs jums taisīsim operāciju. Un es saku, Dievu, es tā kā saku, es negribu operāciju. Es jūtos tik labi, es negribu operāciju, man bail no operācijas. Es tā vēl tā pie sevis, tā pašai sev dzirdot noteicu. Un pienāca tā otrdiena, es tur gulēju. Un tad man vajadzēja, ka iet tur lejā pie tā proktologu, tad man vēl tur stromēs. Viņi teica, paskatīsimies vēl, un tad būs uz operāciju. Parasti pirms operācijām vēlreiz ir kaut kāda apskati, jā, paskatās vēl tā. Un viņi neko man neatrada, viņi pat nevarēja atrast to vietu, kur vispār kas ir noticis. Viņi teica, kas notikās? Viņi saka, ne, pat nekādas kompjuters neuzrāda pilnīgi neko, veselas zarnas, viss ir vesels. Un tā viņi vienkārši kaut kur, viņi saka, mums uz brīvo kaut kāds jāmaņem, kāds gabaliņš ir jāiesūt pārbaudīt. Viņi saka, bet mēs tagad ņemsim uz dolo, jo mēs to vietu nevaram atrast, jo kompjuters neuzrāda. Nerētas neko, pilnīgi neko, vesels, viss ķemens, ja. Un tā viņi kaut ko tur es tur kādas dienas tur gulēju, gaidīju tās atbildes, tur viss bija normāli, un es izgāju ārā, un līdz šai dienai, ir pagājuši ļoti, man jau dēlam 42 gadi, un šī dienai viss ir kārtībā. Un Dievs man vienkārši, un tad bija tā, kad es izgāju no tās slimības ārā, tas vecums tur bija tās, viņš man izrakstīja ārā, viņš man teica tā, ziniet, medicīniski, tas nav izskaidrojums, ja?
Es saku, jo to nevar izskaidrot, ka tā notiek, tā nenotiek. Kā jūs vienkārši lūdzat Dievu? Es vienkārši teicu tikai Dievam vārdus, ja tu esi, tad kaut ko dari. Vai tā ir? Es pat neko nezināju par Dievu. Man arī tā bija, es teicu Dievam, jo tu esi. Es arī pilnīgi pat neko, ne Jēzu lūdzu, neko es nelūdzu, lai tur ienāktu manī kaut kas iekšā. Es saku, Dievs, ja tu esi, redz, es pie viņa vērstos vienkārši. Saprotiet, cik Dievs ir, viņš pat mūsu nezināšanu pārvērš tādā brīnumā. Un es saņēmu brīnums, saņēmu pilnīgi iedināšanu. Es tādā brīdī jau nesapratu vēl īsti, kas tur kā. Un dakteri visi brīnējās, ir teicis, un tas ebrejs bija tāds vecs proktologs, tas dakteris, viņš man rakstīja ārā no tās slimības. Dievs viss zina. Un viņš teica, viņš saka, ziniet, ko viņš saka, medicīniski jūs tam vajadzēja būt citam galam, uz citu pusi tam visam. Un viņš pēc tā, viņš saka, es jūs rakstu tagad kārā, jūs esat pilnīgi veseli. Pilnīgi veseli. Viņš saka, bet viņš saka, kā tas notika, to mēs nevaram pateikt. Viņš saka, un viņš teica tā, ja kādreiz ķirzakai nocērtot asti, viņš teica, pieaug asti kādreiz ķirzakai. Tā es nezinu, neesmu dzirdējis, bet tā viņš man teica, nu tā jums tā veselība. Jūs kāpēc varat priekšā atnākt un nolicēt. Jūs ļoti laba liecība. Varbūt atnākat kādreiz. Jā, tas te bija. Es nekā Jēzu nepieņēmu neko. Man tikai tā pateicu, Dievs, ja tu esi kaut ko dari, lai mani bērni nepaliek bāri. Un es to pateicu. Un tad bija tā, kad es iznācu no slimības. Es biju piedzimis no augšas. Es sapratu tikai pēc ilgāka laika to. Tāpēc, ka man uzreiz gribējās iet uz kaut kādu draugu, kaut kur meklēt, kaut kādu pie baznīcu. Es gāju, protams, ar tādiem likumiem gāju, uz luterāņiem, kur aizgāju un tā. Un kamēr es nonācu tā, ka es nonācu tajā jau prieka vēstīt, biju kāds 10 gadus apmēram prieka vēsties. Tagad es apmēram. Nu, tā kā, un tad es izgāju ārā no prieka vēsties, kādu dažu gadus es esmu ārā no prieka vēstīt. Tad es tagad patreiz esmu draudzes meklējumos. Jā, nākat pie mums un draudzēsimies. Mēs tad palūksim par vajadzībām, jā? Jā. Par, kam ir tevi vajadzība, jā? Mēs palūksim. Kā akla aizmirst vārdus? Valdi, viņi, man visi, jā, es atceru.